Mīļie konferences dalībnieki. Paldies vispirms Inesei par uzaicinājumu. Ir ļoti jauki būt vienā sadaļā kopā ar Dāvis Talki, kuras jau pazīstu no bērnības. Esmu strādājis kopā ar viņu māmiņu un tēvu. Tāpēc ir tāda jauka sajūta. Es jums tiešām, tā kā Ines jau pieteica, mēģināšu pastāstīt vai kaut kā parādīt, kā Latviju var skaidrot, kā par Latviju var stāstīt un kas ir tie argumenti, uz kuriem tiešām mēs varam ļoti spēcīgi balstīties, jo kaut arī man tā likās, ka tajā diskusijā skanēja tādas stipri minorīgas notas, ticiet man, Latvijā ir bezgalīgi daudz prasmīgu, talantīgu, strādīgu, uzņēmīgu cilvēku, kas dara brīnumainas lietas, un par tām visām mēs esam kopā vislabāk varam pastāstīt, ja par tām arī uzzinām. Tāpēc šo to varbūt pastāstīšu jums tādu, kas nav zināms, varbūt vienkārši atgādināšu kaut ko tādu, ko mēs visi labi zinām, bet neiedomājamies, ka tas ir stāstīšanas vērts. Es šobrīd vadu Latvijas institūtu, man ir bijis ļoti gara un interesanta dzīve, un reizēm liekas, ka to dzīvi ir bijis vairāk nekā viena, jo es ir ļoti dažādas, bet es skanēju arī tādas minorīgas notas par to politikas lietu. Es nezinu, es 20 gadus darbojos Latvijas politikā, un es domāju, ka viss ir cilvēki tajā serdē, un ja cilvēks dara lietas tiešām ar pozitīvu mērķi un neejot uz tādiem sliktiem kompromisiem ar savu sirdsapziņu, tad arī politikā ir iespējams strādāt tā, ka tu vari naktīs. Nevienmēr tu vari gulēt, protams, ir krēņci un tā, bet tā būtībā, ja tu vari skatīties acīs bērniem un draugiem, un tas ir iespējams, to es jums gribu pateikt. Pašlaik es esmu ierēdni, tāpēc, ja mums būs tāda pēc tā, ko es pastāstīšu, būs diskusija, tad tur mēģināsim arī padiskutēt par lietām, kas jums rūp un sāp, bet mēģināsim tā priecīgi skatīties uz lietām, jo tam ir pamats. Un Latvijas institūts ir tāda neliela kaujas spējīga un ļoti motivēta komanda. Es nezinu, vai jums ir vispār zināms, cik mēs tur kaujinieki esam tā institūtā un kas tas vispār ir par dzīvnieku. Kā jums liekas? Nebūtu slikti, jā. Tas ar sētniekiem. Ja vēl sētnieki būtu, es nezinu. Nē, sētnieki mēs varam iztikt, mēs čakolīs esam. Manā rīcībā ir 3 ļoti jauki jaunieši, viņi tiešām gudri, gaiši, zinoši, es no viņiem arī daudz ko mācos, un tad paskatīsimies. Tā. Man ir bijuši arī ļoti jauki priekšgājēji, kā jūs zināt, tad institūta dibināšanas ir Vārvīķa Freiberga. Viņa gan nostrādāja tikai 11 mēnešus, jo viņa ievēlēja par prezidentu, bet 11 gadus institūtu vadīja Jojārs Eriks Kalniņš, un mēs ar viņu tā kā apmainījāmies. Viņš aizgāja uz Saeimas, nāca no Saeimas, bet es to darīju konkursu kārtībā, tur nebija nekādas draugu būšanas. Es atvainojos, ka šodien jūsu baltu mantojuma tajā vidē ienāk sveša valoda. Redziet, Latvijas institūta uzdevums ir sarunāties ar ārzemniekiem un skaidrot Latviju ārzemniekiem. Bet es domāju, ka es jums vienkārši pastāstīšu, kāpēc mēs to darām. Es tagad jums rādu tulkot, un faktiski to materiālu, ko es rādu, kad atbrauc kāda grupa, kas ienāk institūtā, un viņiem ir jāizskaidro Latviju īsi un emocionāli, un tāpēc varbūt es vienkārši mazliet komentēšu. Cilvēkiem ir jāskaidro lietas valodā, ko viņi uztver. Un tāpēc ļoti, kad mēs domājām par to, kā viskodolīgāk vienā teikumā vai vienā vārdā skaidrot Latviju, tad mēs izvēlējāmies šo bībeles līdzību, kā Kamils caur adatas aci. Un kāpēc? Tāpēc, ka tieši nesenā Latvijas vēsturē ir bijuši vairāk tādu gadījumu, kad mēs kā tauta, kā nācija esam spējuši ārkārtīgi mobilizēties
un panākt to, kas ir licies neiespējami, reizēm pat mums pašiem, darot lietas un ticot, un tomēr mazliet šauboties, un tomēr mēs esam apliecinājuši pasaulē. Un es domāju, ka divi ir tādi spēcīgākie brīži, kad Latvijas vārds ir pārsteigājis visu pasaules mēdīju pirmās lapus. Un tas bija atmodas laiks, kad pret ļoti lielu pārspēku mēs likām savu pašcieņu, savu mantojumu, savas dziedošās, bet ļoti konsekventās prasības par brīvību kopā ar savām Baltijas māsām. Tas pārsteidz pasauli, viņiem atvērās acis, viņi arī pamodās un mūs atkal no jauna ieraudzīja. Un viņi saprata, ka šī tauta ir uzmanības vērta, un viņi spēja pastāvēt par savām tiesībām būt suverēna nācija. Un mēs viņus izcīnījām pret ļoti lielu pārspēku. Otra reize bija, un mēs ļoti jūtam pašlaik, kad mums bija vissmagākā finansiālā situācija visā, ne tikai Eiropā, tā bija visā pasaulē, mums bija vislielākais koprodukta kritums 2008. Gadā, un tas nebija tikai subjektīvi iemeslu dēļ, kaut kā tā vieglāk ir teikt, ka kāds ir vainīgs, tie bija arī ļoti daudz objektīvu apstākļi, bet, protams, viņi sakrit. Un tad tieši Latvijas sabiedrība bija tā, kas pārsākot šo krīzi ļoti solidāri, nebļaustoties, saprotot, ka tu vari tērēt to, ko tu vari nopelnīt, un tiešām ļoti mobilizējot sevi, arī pārstruktūrēties. Katrs uzņēmējs pārskatīja savu saimniekošanu, atrada varbūt jaunas iespējas, jaunus noiet tirgus. Un visai sabiedrībai ļoti sāpīgi pieredzi izejot, mēs ieguvām pasaules apbrīnu. Mēs patiešām bijām uz pasaules mēdīju pirmajām lapusēm, un kopš tā brīža Latvijas prestižs ir patiešām ļoti nopietni vērtēts. Runājot ar ārzemniekiem, mēs arī viņiem tomēr sakām, ka mūsu viena no stiprākajām pusēm ir, ka mēs esam nobriedusi. Demokrātija un ļoti spēcīga demokrātija Latvijā, neraugoties uz lielo pārāvumu, gandrīz 60 gadus ilgo totalitārās domāšanas tādu uzspiestu dzīvi. Mums tomēr ir ļoti spēcīga atmiņa vēl demokrātija par pirmskaru laiku. Un kā piemērs tam varbūt ir šis ļoti grūtais brīdis, arī kad nācijai bija atkal visai jāmobilizējas un jāsaņemas, un mēs to izdarījām. Tas bija valodas referendums pirms 2,5 gadiem, kad varētu likties, tur tāda lindermaņa, no kurienes viņi vispār izlīd, no kāda pakšķa, un mēs redzam, ka tie lindermaņi tagad ir Ukrainā izlīduši no visiem pakšķiem un iebraukuši. Un būtu bijis varbūt pat vieglāk paslaucīt to zem tepiķu un tā kā nokušināt vai kaut kur nobēdzināt to jautājumu un tā, un mēs tā kā izgājām visu pilnu demokrātisko procedūru, ko kāds satversmi, referendumu ceļu. Un bija, bažas bija droši vien visiem, bet mēs saņēmām ļoti skaidru tautas nē, oficiālai otrai valodai. Tas ir ļoti spēcīgs arguments ne tikai pašmāju politiķiem, bet arī visai starptautiskai sabiedrībai. Un šis jautājums caur šo drosmīgo gājienu tomēr iziet uzticēties tautai, iziet pilnu referendumu ciklu, pajautāt tautai un šo atbildi izstrādāt tālākā visā politiskā dienas kārtībā, un ar to, lai visi rēķinās, arī starptautiski. Es domāju, ka tas bija pieredze parādīgi, tas bija vietas lēmums, un viņš ir devis mums zināmu stabilitāti. Šis jautājums tik drīz nav vairs kustināms. Mēs lietojam arī ar zināmu pašironiju starptautiski atpazīstamu zīmolu saukļus, un jūs droši vien sevišķi jaunāki cilvēki šos saukļus noteikti atpazīstat, mēs viņus mazliet parafrāzējam, bet pašironija ir laba, jo ar pašironiju par sevi var stāstīt tikai cilvēks, kas ir nobriedusi personība. Jo, ja tu sevi ņem pārāk nopietni, tad sanāk patētika. Un kāpēc mēs sakam, ka patiešām ir šī, ar lepnumu varam teikt, ka mums ir šī bagātība tieši jaunajā paudzē. Mums ir tiešām ļoti liels studentu skaits uz
cilvēku skaitu, un es domāju, ka tomēr tā ir laba zīme, lai kā varbūt šķendējamies, ka mums ir par daudz augstskolu, ka viņas ir sadrumstalotas, ka viņas nav. Latvijas universitāte ir ļoti laba, viņai reitingi ir, jo starp pasaules, es tikko klausījos, ko teica rektors, ja tātad šajā 20,000 vai cik universitāšu vidū viņas tomēr ir tajā augšgalā, kas ir prestižs. Tāpēc sevi nenoniecināsim un sameklēsim tos darbus, kas mums palīdzēs tieši ar sevi lepoties, un to dara Latvijas institūts, un mēs jums piedāvājam šos darbus. Otra lieta, kas ir absolūti unikāla Latvijai, kur mēs esam pasaulē dāsnākā, devīgākā un morāli noturīgākā valsts, ka mēs varam atļauties no valsts finansēt līdz pat vidusskola izglītības programmas 8 minoritāšu valodās. Ir zināms arī padomu mantojuma daļa, kur bija šī krievu latviešu plūsmu skolu tradīcija, bet mums ir arī pirmskara mantojums, kad Latvijā tiešām ļoti komfortabli jutās un ļoti lojālas arī bija Latvijai tās mazākuma tautības, kas ir tradicionāls, poļi, lietuvieši, igauni, čigāni, ebreji, un šī tradīcija ir tomēr izdzīvojusi, un ir ļoti labā veidā šobrīd. Es daudz arī eju šīm skolām, runāju ar vidusskolniekiem, tur ir ļoti gaiši skolotāji, ļoti gaiši bērni, viņi ļoti labprāt diskutē par visu, ko viņi ļoti zinātkāri, arī ļoti motivēti, viņi ļoti spēcīgi ir konkurenti mūsu tai minorīgajai sabiedrības daļai, kas beidz latviešu skolas un reizēm varbūt nav tik karēvīgi savā karjeras apziņā, bet tas, kas ir patiešām unikāls, ir, ka tādā veidā šie bērni viņi beidz skolu labām latviešu valodas zināšanām. Mums ir valsts pārvaldē arī ļoti labi paraugi, kur tiešām gudri bērni nāk mums praksē uz Latvijas institūtu. Mums ir jādomā, kā padarīt konkrēti spējīgāks bērns, kas beidz latviešu skolas, jo manā korporācijā, es esmu korporācijā Zinta Koda Filistra, lauka meitenes, kad atbrauc uz Rīgu, viņas atklāti sūdzas, ka viņu vecāki un skola ir izlēmusi viņu likteni, nepajautājot viņām. Viņas jūtas netik konkurētspējīgas, neprotot labu krievu valodu, tas nenozīmē, ka kaut kādā veidā atņems viņām latviešu valodas zināšanas. Bet šajā atvērtā pasaulē valodu prasme ir atslēga uz pasauli, atslēga uz daudz ko, uz zināšanām pirmkārt. Tāpēc mums ir tiešām šī lieliskā atvērtā skolu un izglītības sistēma, kas ir tiešām dāsnākā Eiropā, jo tāda otra piemēra nav, visur mazākuma tautību valodu izglītība ir privāta lieta. Ir jāskatās, kā mēs nepazaudējam tieši latviešu bērnu konkurētspēju. Noteikti tas, kas ir Latvijas specifiskā niša, ir mūsu unikalitāte, tas, ka mums ir gandrīz pusi no teritorijas joprojām apmežot, un pat tur, kur meži tiek izcirsti, ja jūs pēc 2 gadiem brauksiet tā vietai garām, jūs redzēsiet, tur nāk ārā šīs mazās eglītes vai kādi citi koki. Mēs esam pēc Jēlas universitātes pētījuma otra zaļākā valsts pasaulē pēc dažādiem kritērijiem. Tas, kas ir burvīgi, es nezinu, vai jūs zinat, kas ir pirmā zaļākā valsts pēc šī paša pētījuma. Jā, man ir, kā es teicu, es bieži tiekos ar ārzemniekiem, man bija viena Šveices vadītāja delegācija, un es par šiem cilvēkiem jautāju, jūs pirmoreiz esat Latvijā, kas jūs pārsteidz? Es tevi tik tīrs, un tie bija šveicieši. Tas, ko Latvija ir spējusi pēdējos 25 gados panākt, ir pārvērst šo dabas bagātību kopā ar mūsu latvisko dzīves ziņu, kombinējot par brīnišķīgiem nišas produktiem, ar ko Latvija patiešām var pasaulē lepoties. Tas ir viss, ko daba dod cilvēkam, kas saskars ar Latvijas dabu. Tās ir sākot no pastaigām līdz makšķerēšanai, bet šie dabiskie ēdieni, ko piedāvā pat Rīgas restorāni, tie ir visādi pakalpojumi, pirtis, rituāli, kas ir, es domāju, patiešām unikāli tajā globāli
patērētāju pasaulē, nogurušajam cilvēkam, kurš ļoti labprāt ar to atbrauks un izbaudīs šeit Latvijā. Jautājums ir, cik mēs šos cilvēkus šeit varam uzņemt, vēlamies uzņemt, lai nepadarītu to atkal par industriju, par industriālu valsti, sevišķi piekrasti, bet kamēr mēs spējam šo līdzsvaru noturēt, tas ir ļoti kaut kas tāds, kas patiešām Latviju padara unikālu. Tā ir dabiskā kosmētika, tie ir visi arī eko produkti, uz kuriem mēs paši, vienkārši mēs viņus audzējam savā dārzā, mēs vedam viņus saviem bērniem, vai saviem draugiem vai kolēģiem, tas ir mūsu dzīvesveids, un mēs tajā jūtamies dabiski, labi, komfortabli un stipri. Bet Latvijā ir arī spēcīgas industrijas pakalpojumu jomas, un mums kādreiz mēs šaustam sevi, ka mēs tur pēdējie Eiropā, mēs neesam ne pēdējie, pat ne priekšpēdējie. Tas attēls, kas ir uz ekrāna, tā ir tranzīta joma, tās ir ostas un dzelzceļš. Dzelzceļš ir viens no spēcīgākajiem Eiropas komersantiem šajā jomā. Kad mēs runājam par dzelzceļu, viņi pat netērē naudu reklāmai, jo slava par viņiem ir apstaigājis visu pasauli. Mēs esam vienīgi Eiropā, kur katras 20 minūtes var palaist par mūsu dzelzceļa līnijām vienu sastāvu ar kravu, tādas operatīvitātes, disciplīnas un tehniskas, protams, drošības nav nekur citur šajā reģionā noteikti. Un šī joma kopā ar ostām nodrošināja to, ka pat vissmagākajā laikā, kad Latvijā bija ļoti smaga situācija 8., 9., 10. gads, kad viss saruka, viss krita, šī joma noturēja 20% pieaugumu apgrozījumā un visos rādītājos. Tas arī noturēja Latviju krīzes laikā. Pašlaik mēs atgūstamies. Protams, mēs nevaram pārspīlēt to, ka mēs esam straujāk augošā ekonomika Eiropā, jo mēs nākam ārā no ļoti strauja krituma. Bet ticiet man, ka citas valstis, kurām bijis ļoti liels kritums, kā Portugāla un Grieķija, diemžēl vēl joprojām nav atgriezušās pie izaugsmes. Un tas, ka Latvija tik īsā laikā pārstrukturē ekonomiku no pārdošanas un pirkšanas ekonomikas uz ražošanas ekonomiku, un to izdarīja Latvijas cilvēki, arī krievi, tad tā ir patiešām atkal unikāla lieta, ar ko ir pamats lepoties, un ka mēs varējām šo pieaugumu patiešām panākt un noturēt. Viņš ir noturējies par spīti visiem starptautiskiem kritiskiem notikumiem. Un tāpēc es aicinu arī jūs ar to lepoties, stāstīt par to saviem draugiem un partneriem. Un vēl es pārskriešu pāri dažām lietām. Kādreiz saka, ka Latvijas institūts veido Latvijas tēlu. Tā cilvēciskā valodā runājot, var jau tā teikt, bet Latvijas tēlu veidojat jūs. Nevis es, Latvijas tēlu veido Latvijas sabiedrību. Un tas tēls sastāv gan no sliktām lietām, no skandāliem, no krīzēm, gan arī no visām veiksmēm, no mūsu sportistu veiksmēm, no mūsu izcelībām kultūrā, no uzņēmēju veiksmēm, arī no politiķu veiksmēm un neveiksmēm. Bet Latvijas institūta uzdevums ir prast saredzēt visā tajā notikuma gūzmā to, par ko būtu vērts ziņot, stāstīt, taisīt filmas, veidot produktus un grāmatas. Un to mēs patiešām mēģinām darīt. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas valstīm, ne visas iegūda ļoti lielu enerģiju zīmolvedībā. Latvija kā jēdziens ir arī zīmols, un jautājums ir, ar ko, kad mēs nosaucam vārdu Latviju, cilvēkiem asociējušas zīmols ar labām, sliktām, neitrālām lietām. Es ar pārliecību varu teikt, ka jo tālāk, jo pozitīvāk konotācija šis zīmols ir iegūst, patiešām mēs analizējam pasaules mediju telpu. Pirmkārt, publikācijas skaits ir ļoti pieaudzis par Latviju pēdējos 3, 4, 5 gados pēc krīzes pārvarēšanas. Šī publicitāte ir jānotur, un mēs analizējam arī saturu, un ir jāsaka, ka ļoti stabili iet no kādiem 60% uz augšu, 75% pozitīvi vērtēt notikumi tiek apskatīti. Bet, protams, vislabākais zīmolvedības instruments ir laba pārvaldība. Uz to mēs esam ceļā, un es domāju, piemēram, tādām valstīm kā Vācijai, kurai ir ietekmīga ārpolitika, spēcīga ekonomika, ir daudz mazāk varbūt
būtu enerģijas jāiegūda zīmolvedībā kā Latvijai, bet tomēr šīs lietas ir nepieciešamas. Un nav tā, ka šī joma būtu galīgi pamest novārtā, kaut gan mēs neesam 24, bet 4. Mēs labprāt darītu vairāk, bet tā kompetence ir, viņa ir ārlietu ministrijā, viņa ir deleģēta Latvijas institūtam, un cik mēs spējam, mēs vienkārši koordinējam lietas, par kurām jārunā, kā par viņām runāt ar tiem kolēģiem, kur strādā arī kā aģenti ārpus Latvijas. Tas ir investīcija un attīstības aģentūra, ko vada Andris Ozols, tā ir turisma valsts attīstības aģentūra ekonomikas ministrijā un arī Rīgas pilsētā, tas Liv Rīga kustinātāji. Kopā ar vēstniecībām mēs mēģinām saskaņot, rīkoties, un nav tā, ka neviens nav formulējis. Lietas ir formulētas, ir vīzijas par Latviju, ir dažādi. Bet man liekas, ir ļoti ietilpīgs tas, kas ir valdības deklarācijā, kādu mēs Latviju vēlamies uz āru pozicionēt. Kā drošu, reformētu, tīru valsti, kā atvērtu un uzticamu starptautisku partneru, kā pievilcīgu turismu galamērķi un kā konkurētspējīgu valsti prasmā, sportā un inovatīvā domāšanā. Un es domāju, ka te nav melots, ka tas tiešām tā ir. Bet vēl jau svarīgāk, teiksim, klausoties to jūsu diskusiju sākuma daļā, jūs teicāt, neviens neko nevar formulēt, neviens neko nevar piedāvāt. Tā nav. Tas tiešām ir formulēts un arī piedāvāts, un mēs to arī īstenojam. Mēs patiešām tam sekojam. Un ir bijuši, tad, kad mums bija līdzekļi, pašlaik institūtam tikai ir algas, līdz ar to mēs nevaram ne pētījumus pasūtīt, mēs arī strādāt pie kādiem lieliem projektiem. Bija tāds pētījums, viņš bija starptautisks, kur tika noskaidrots, kas ir tie elementi, kuriem ir vislielākais pozitīvās atpazīstamības potenciāls. Respektīvi, ja to mēs vienkārši atgādināsim, ka tas nāk no Latvijas, tas radīs vislabāko rezonanci. Bija interesants tāds mums pašiem varbūt tā atziņa pēc tā pētījuma, ka Rīga ir daudz labāk atpazīstama kā zīmols nekā pati Latvija kopumā. Tāpēc Rīgu mēs arī daudz izmantojam, un šis ir ļoti pateicīgs gads, lai to darītu. Protams, ka tīrā neskartā daba, protams, ka kultūras izcilības, sākot no tradicionālās kultūras un beidzot ar tās jau pārveidoto profesionāli. Arī tad, kad ir olimpiāda, jūs zināt, interesi par Latviju ļoti uzšāvis augšā, un arvien vairāk mēs varam runāt par inovācijās un zinātnē balstītām lietām. Man ir bijusi tāda laime braukt žūrijā līdzi pa Latvijas uzņēmumiem, ne tikai Rīgā, bet visur Latvijā. Investīcija un attīstības aģentūra katru gadu apbalvo inovatīvāko uzņēmumu un eksportspējīgāko. Latvijā notiek vienkārši fantastiskas lietas. Ir cilvēks, kas savā garāžā taisa saules akumulatorus ļoti vienkārši. Viņš līdz tam ir nonācis, viņam pašam vajadzēja, viņš to izdomāja, viņš te eksportē viņus. Tās nav baterijas, viņas neuzkrājot, viņas vienkārši silda tajā brīdī. Mums ražo neatskarojošo stiklu. Viņš ir tāds, ka tu viņu pieliec, tad liekas, ka tā stikla nemaz nav, kur izmanto Louvre, Siemens televizori. Tas tiek ražot šī tehnoloģija, pat šī tehnoloģija radīta Latvijā. Tas ir uzņēmums Sidra, kur strādā Latvijas zinātnieki, un viņi izsmirdzina titānu putekļus augstā atmosfērā. Un to tikko noklāju. Mēs esam pašlaik 3. lielākais eksportētājs pasaulē pēc Austrijas un Šveices. Un mēs esam ļoti spēcīgi šajā jomā. Vārds sakot, Latvijā notiek neticami interesantas lietas. Un šis ir gads, kas nes ļoti lielu starptautisku uzmanību Latvijai. Jau ļoti liels bums publicitātē bija eiro ieviešana, kas domāju, ka notika veiksmīgi. Protams, ka kultūras galvaspilsētas atklāšana Latvijā notika kā nekur, arī ar šo grāmatu ķēdi, ar cilvēku iesaistīšanos, ar atdevību, ar optimismu, ar dziedāšanu, ar tādu patiešām tautas tādu garu. Mēs parādījām arī tas, kas bija centrāla tirgu autoostā, jo visur atklāja kaut kādiem koncertiem ar amatpersonu uzrunām, tā kā Latvija atklāja šo gadu, tas tiešām pārsteigā atkal pasaules mēdījus. Un mēs tikko nosvinējām savus atrašanās Eiropā 10 gadus. Es domāju, lai cik mums nepatīk, ka varbūt mums nav tagad robežu vai kas tur nepatīk, ka tam Dānim ir tas tīramiņš blakus.
Nu, ticiet man, ja tam Dānim nepatiks, ka te nāk kāds kaimiņš no austrumiem iekšā, viņš tūlīt pats skries savai valdībai prasīt palīdzību, ja varbūt tāpēc mēs to tīrmiņu tomēr pacietīsim, ja, jo ja mums te būtu tikai mūsu paši tie tīrmiņi, tad mēs arī paši paliktu, vai ne, un tā tomēr ir labi, ka kaimiņi arī par tevi ir gatavi drusku iestāties un to galvu uz ežiņas nolikt, un es domāju, ka tomēr neaicināsim cilvēkus to dziesmu saprast tā, ka mēs tikai tādā garīgā trindā būsim. Es domāju, ka mums nevajag ļaut, lai mūsu zemē nāk sveši karavīri, ka mums joprojām ir jāuzzina tā apziņa, ka mēs esam gatavi galvu uz ežiņas nolikt, un es domāju, ka jābūt konsekventiem. Un vasarā būs skaists notikums arī, kad kori atkal no visas pasaules šeit sabrauks, un, protams, mēs visi dzīvojām līdzi mūsu Soču varoņiem, un Soči paši izskanēja, ka ļoti dīvaini. Un, protams, mēs nadzīgi gatavojamies arī prezidentūrai. Un vienkārši vēlreiz varbūt vēl pārskrienot pāri tam, ar ko mēs noteikti varam lepoties. Jūs noteikti atceraties, ka atbrauc šeit Eiropas komisāra Krūs un bija pārsteigta, ka viņi tik ātri var lejuplādēt dokumentus. Mums ir tiešām pats ātrākais internets visā Eiropā un 4. ātrākais pasaulē. Rīga ļoti daudz šogad pasaules turisma ceļvežos ir starp 5 vai starp 10 visieteiktākiem galamērķiem, un turisma nozare ļoti gatava tam, ir ļoti labā koordinācija turisma nozarē, gan infrastruktūras ziņā, gan arī tajā turisma operātoru darbības ziņā nozare ļoti sev mobilizēsies un tiešām to pacels. Protams, viss šis gads ir jāizmanto, ka katrs latvietis un katra ēka Rīgā, pat Latvijā kļūst par mūsu tādu kā kultūras vēstniecību. Un Rīga jūlijā, kad būs kora olimpiāda šeit, būs ļoti liela burzma. Tiem, kam burzma nepatīk, tiem labāk ir patiešām rušināties pa savu dārzu vai staigāt pa mežu un lasīt mežzemes. Bet sabrauks daudz dziedātāju, būs liels koncerts meža parkā, bet tas arī zinām atpazīstamību Latvijai tomēr dos. Tas, ko var darīt arī šī mūsu 3 cilvēku komanda. Mēs nežēlojamies par to, ka mums nedod naudu. Mēs izdomājam veidus, kā bez liela budžeta tomēr mēs varam vēstīt pasaulē. Ko mēs darām? Mēs strādājam ar žurnālistiem, jo žurnālistu rokās ir miljoni auditorijas, un ja mēs apstrādājam vienu žurnālistu, ja mēs viņu indoktrinējam par Latviju, par Latvijas stiprajām pusēm, ja mēs viņu aizvedam, parādam, tad viņš uzrakstīs un viņu lasīs miljoni cilvēku. Turcijā miljoni, Arābu Emirātos. Un tas ir ļoti lēti, kad tu strādā ar šo žurnālistu. Un otra lieta, mēs ļoti izmantojam elektronisko vidi, jo drukāšana prasa naudu, bet elektroniskajā vidē darbojoties, tu sēdi pie savu datoru un tu vienkārši pasaulē stāsti par Latviju. Un kā tas notiek? Mēs administrējam portālu, kas ir domāts ārvalstniekiem. Tur katru dienu parādās aktuālā ziņa, bet tur ir ļoti bagāts saturs, un ar ko mēs patiešām lepojamies. Protams, galvenās ziņas, mēs latviski vispār nestrādājam, varbūt tas ir slikti, mums varbūt vairāk vajadzētu Latvijai stāstīt par to, cik Latvijā ir brīnišķīgi. Bet mēs lepojamies ar to, ka viss šis saturs ir pieejams arī vēl 12 valodās. Viena no tām ir ķīniešu valoda, tā izskatās šie virsraksti. Sadaļas info sadaļā, un tās, piemēram, arābu versija mūsu lapai. Un mēs to esam panākuši bez līdzekļiem, mēs to esam panākuši sadarbībā ar godu konsuliem. Latvijā ir ļoti daudz godu konsulu, arī tajās valstīs, ka mums nav vēstniecība, un tur mums izpalīdz vēstniecībās darbinieki, kas ir vietējie, piemēram, Portugāļu versija, viena vēstniecības sekretāra. Vienkārši savā darba laikā uztaisīja mums mājaslapas Portugāļu versiju. Un tāpēc ir ļoti laba šī partnerība, labas attiecības. Bet ko mēs vēl darām? Nav vairs modē gari teksti. Mums, protams, ir daudz skaistu garu tekstu. Jūs varat arī mums izlasīt un baudīt un sūtīt un tā. Bet mēs taisam šīs kustīgās bildes. Mēs atrodam Latvijā labākos, kas tie, piemēram, infogrāmu, kas tikko dabūja ļoti lielu ārvalstu investīciju. Mēs ar viņiem kopā uztaisījām vēstures koku, kad uzklikšķina uz tās vienas bumbiņas, tev atverās tas svarīgākais notikums, piemēram, tajā gadā. Vai arī
man ir apnikusi tā čīkstēšana, ka cilvēki saka, mēs pēdējā vietā Eiropā. Nu, mēs neesam, mums ir 12-15 pozīcijas, kur Latvija ir pirmajās 5 vietās. Un es visu šīs pozīcijas sarakstīju uz papīra, es aiznesu uz to infogrammu, uztaisīju brīnišķīgu kustīgu grafiku, kur parādās Latvijas spēcīgākās jomas tajā kustīgajā Eiropas statistikā, kur mēs esam visur pirmajās vietās. Un mēs mēģinam arī ļoti interesanti strādāt ar dziesmu svētku tēmu, jo pirms gada atbrauca Discovery Channel un visā Latvijā nebija augstā izšķirtspējā neviena filma, un tad mēs mobilizējām kolēģis no televīzijas, no dziesmu svētku rīkošanas centra, un uzņēmām, es jums parādīšu pēc tam šo rullīti, mēs uzņēmām materiālu, kur varēs izmantot arī ārvalstu televīzijas, jo mēs paši tā kā līdz šim ļoti priecājāmies par šo fenomenu, bet nebijām izdarījuši neko, lai arī citi var šeit priekā dalīties. Mēs tomēr uz pilsētas, Rīgu kā kultūras galvaspilsētu, dabūjām zinām projektu naudu, un mēs esam ļoti lepni par publikācijām, ko mēs izveidojām latviešu valodā, piemēram, par Latvijas kultūras šodien nav tāda izdevuma, kāds ir tapis angliski, un ļoti žēl, ka nav, bet vismaz mēs strādājam, mums bija arī ļoti labi partneri, kas izstrādāja mums vienotu vizuālu identitāti visiem produktiem, jūs redzējāt, ka sabalsojas portāls ar šiem drukātajiem izdevumiem. Mums uzstāstīja arī tādu ieteikumu, viņš ir balstīts uz Latvijas karogu, uz karoga proporcijām. Jūs redzat, piemēram, tas Rīgas bukletiņš un kultūras bukletiņš karogā ir 2 vienumi, 1 vienums un 2, ja, baltā svītra pa vidu, un mēs uz šo vienumu proporciju principu visus savus izdevumus grupējam dizainiski, ja, Valdis Celms, kas būdams profesionāls cilvēks sapratīs, ko tas nozīmē, šīs mums iedeva, teiksim, stabilas proporcijas un tekstu izvietojumu, bet kā jūs redzat, mēs turpinām runāt ar humoru, viegli un tādā mažora tematā. Kad Ines man aicināja, viņa arī jautāja, vai mēs strādājam ar tēmām, kas veido Latvijas identitāti. Diemžēl šis ir ļoti izķerts, ļoti pieprasīts izdevums, viņš arī ļoti skaists. Mēs ļoti ceram, ka mēs kādreiz dabūsim līdzekļus, lai viņu pārtiražētu. Ļoti pieprasīts, un, protams, stāstam arī par Latvijas tradīcijām dažādos veidos. Mēs pašlaik strādājam pie jauna izdevuma par Latvijas garšu, par Latvijas ēdienas sajūtu prezidentūras vajadzībām, un ceram, ka līdz gada beigām iespiedīsim jaunu izdevumu. Vai jūs esat Facebookā? Bet mums ir jābūt tur, kur atrodas cilvēki, un Facebookā ir miljards pasaules cilvēku. Un tāpēc mēs pirms 2 gadiem atkal bez neviena lata budžetā izveidojām šo projektu If you like Latvia, Latvia likes you. Kāpēc like? Viņš tāds drusku provokatīvs, tāpēc, ka tur tā poga Facebookā ir, ja tev kaut kas patīk. Tur nospied like. Un šis fonds šobrīd ir tāds mūsu atbalsts Ukrainai morāls, bet mēs 2 gadu laikā esam, balsts ir 2 gadu laikā, kā jūs redzat, mums ir šobrīd jau pāri par 55,000 sekotāju. Kā mēs strādājam ar šo resursu? Mēs mēģinām skaidrot Latviju. Piemēram, mēs izveidojām tādu ilustrāciju, bildes ar dažādām grafikām par Lačplēšu dienu, lai cilvēki saprastu vēsturisko fonu, to pretspēku, pret kur cīnījās Latvijas karavīri toreiz. Un mums par lielu prieku, mums rakstīja toreiz ne tikai ārzemnieki, kad mēs ievietojam to infografiku, bet arī ļoti daudz jauniešu no Latvijas skolām. Teica, kāpēc mums neviens nekad pirms tam tik saprotam un izskaidros, ko nozīmē Lačplēša diena. Tad mums bija ļoti tāda interesanta infogramma kustīga par Latvijas, arī skaidrojot Latviju, ja, tātad šis cilvēka anatomiskais tēls,
Un tur bija tāds ieprogrammēts, ka, ja tu uzklikšķini uz alkoņu, tad izlec, piemēram, ka Latvijā zviedri ir bijuši gan kā valdnieki, gan kā kaimiņi. Ja tu spied uz matiem, tad tie ir krievi Latvijā. Un dažreiz, kad mati ir saķemmēti, tad viņi stāv gludi, bet, kad uzpūš vējš, tad tie mati iet pa gaisu. Un tā ir arī ar krieviem Latvijā. Un tādā vieglā, ļoti īsā bilžu veidā mēs skaidrojam, kāda Latvijā ir situācija, dzīve, vēsture. Ļoti vienkārši un uzskatām. Par Tautas fronti bija ļoti interesants bilžu tāds komiks, var teikt. Ja? Viņš bija nopietns un cilvēki ļoti viņu pārsūtīja tālāk un ar to arī zina par mums apceļo pasauli. Mums, piemēram, Facebookā, kad mēs ziņojam par latviešu sportistu panākumiem olimpiādēm, kad interesi ļoti augsta, mūsu ziņas apceļo pār par 500 000 cilvēku. Un tā ir ļoti atkal laba līdzekļa atdeve. Viens cilvēks sēž pie datora, viņš rada šo ziņu, viņš ielīmē bildi, viņš viņu garšīgi pasniedz. Un tur nav liela nauda iekšā, bet šī ziņa aptver ļoti, ļoti lielu cilvēku skaitu. Te jūs redzat arī mūsu darba pūles strādāt ar žurnālistiem, ka Latvija tiešām nonāk uz nopietnu starptautisku mēdīju lapusēs. Tur ir turismu topā, Latvija tiek slavēta, tur ir šīs BBC ziņas. Mēs arī palīdzējām mūsu premjera vizītes laikā Ņujorkā biržā izgatavot mazu video, kas gāja uz Nasdaq tās fasādes, kur jūs redzat Latvijas karogu kreisajā pusē. Tā kā mums nebija nauda, bija tikai nedēļa laika, mēs vienkārši publiskajā telpā nokliedzāmies, ka mums ir vajadzīgs video. Mēs aicinām cilvēkus, kas jūtas patriotiski, un mums pieteicās 2 skolnieki, uztaisīja brīnišķīgu video. Es nezinu, kā viņi to dabūja gatavu nedēļas laikā, un mēs viņu izsūtījām uz Ņujorku, un viņš gāja uz šī turni. Tā kā es domāju, ka vienmēr ir jāzina, ko tu vēlies, tas ir jāsauc vārdā, un tu to dabūsi. Un tāpēc mēs strādājam ar prieku, ar lepnumu. Es aicinu jūs arī ieskatīties šajās vietnēs, varbūt arī savu laiku nospiest un sūtīt lietas, ko mēs veidojam saviem draugiem, ārzemēs, ja jums tāda ir, vai arī vienkārši pašiem vai nu priecāties, vai atsūtīt mums kādu kritisku vārdu, ja jums tas liekas, ka kaut kas ir jālabo. Un ceru, ka es jūs neesmu nogurdinājusi. Es vēl pirms diskusijas gribētu palūgt jūsu uzmanību. Es jums parādīju, mēs nesen palaidām latviešiem kā ceļa maizei, kad viņi dodas pie saviem draugiem. Mēs izveidojam tādu komunikāciju kampaņu ar maziem latviešu vārnīcu, ko ņemt līdzi pie draugiem, lai cilvēki dzird pasaulē, cik latviešu valoda ir skaista un kādi mums ir skaisti cilvēki. Un mēs varbūt sāksim ar tur tādu 6,5 minūtes video ar kalniem. Kalni! Kalni! Latvia's mountains may look like hills to some, but they're mountains to us. We like mountains. Even the new National Library in Riga is built like a mountain. Latvia is a place where the height of the mountain doesn't really matter. It's a place to reach for the top and a place to come back to. Maize, maize, maize. Latvia is a place where people really love black bread. They love it so much that they take it with them wherever they go. They give it to others and sometimes even send it by post. Don't ask why, it's just the way it is. White, whole wheat, rye, sourdough, but oh, black bread. Latvia has bread that calls you back for more. Inspirated. There's this kind of people. Dziesma! Dziesma! Dziesma!
dziesma! At any given moment, in any given place, there's always someone singing in Latvia. Don't ask why. It's just the way it is. Come back and sing. Es domāju, es tagad nerādīšu pārējos, jo es gribu, lai jūs nospiežat to latvija.eu un apskatāties arī pārējos. Mēs šobrīd esam izveidojuši 6, bet mēs esam izveidojuši arī tādu konstruktoru, ka jūs varat izvēlēties 3 tos, kur jums pašiem patīk vislabāk, un aizsūtīt caur sociālajiem tīkliem vai caur internetu saviem draugiem, lai viņi paskatās, kādi mēs esam. Aha, nu jā. Un tiem, kas varbūt māk labāk vācu valodu vai kādas citas valodas, tad mums tas moto visam tam, protams, šie vārdi, tie jēdzieni, kas Latvijai ir būtiski, bet, kā jūs redzējāt, beigās parādījās Latvija vieta, kur atgriezties. Un tā doma ir, ka lai tie cilvēki, kas šeit ir bijuši, vēlētos atgriezties, lai mums pašiem vienmēr gribētos atgriezties, un, protams, tā tie latvieši, kas ir aizbraukuši prom, arī justu vēlmi atgriezties. Tā kā es aicinu jūs šo kampaņu izmantot, mēs pašlaik esam aicinājuši producentu turpināt, mēs gribam iet līdz 20 jēdzieniem, mēs vēl gribam strādāt ar jēdzieniem darbs, grāmata, pagalms, vēl daudziem, kas ir būtiski, kas izsaka kaut kādu Latvijas dzīvē būtisku lietu, un lai katrs varētu sev piemeklēt savam stāstam par Latviju, tāda ilustrācija, kas sēž viņa izpratnē, viņa gaumē un tam stāstam, ko viņš grib veidot, vai tas būtu uzņēmējs, tas dodas ar savu produktu vai kā citādi. Un, protams, lai mums būtu lepnums to darot. Es domāju, ka to dziesmu svētku video mēs varam pašās beigās, ja mums Ines atļauj, tad mēs varam arī pastrīdēties, padiskutēt, parunāties par valsts lietām, par Latvijas pozicionēšanas lietām, un tad noslēdzot es jums parādīšu šo emocionālo video, kas tapa par dziesmu svētkiem. Tā var, jā? Kā personīgi jums no Latvijas izjūtā vērst, kas visvairāk dod to Latvijas attīstības pasaulē? Sports, māksla, zinātne, kas? Mums jau varbūt gribētos kaut ko citu, bet sports ir tomēr ļoti spēcīgs atpazīstamības veidotājs, un tas ir jāatzīst. Un, mēs mēģinam dažādot tos. Tas, ko mēs mēģinam darīt, arī jūs redzējāt, tur bija Strombergs, kad runa bija par kalniem, jau runa par kalniem, bet par citām vērtībām, par to, ka mēs tiecamies augšup caur zināšanām, un atgādināt par biblioteku un tā. Bet mēs mēģinam variēt, un ir ļoti daudz, es neteikšu, ka tie ir Latvijai zuduši cilvēki, bet viņi vairāk ir jau pasaules cilvēki, vai tā būtu Elīna Garanča vai Maris Jansons. Un tad mūsu uzdevums ir vienkārši teikt, Nelsons, Jansons, Garanča, tie ir Latvijas cilvēki. Mēs vienkārši mēģinam piesiet viņus pie Latvijas visu laiku savos produktos, atgādināt arī sportistus un izmantot tos brīžus, kad ir, piemēram, aizvakar bija atkal viena hokeja spēle, mēs vinējām Ameriku, un tie brīži, kad mēs tūlīt pat pludinam iekšā internetā ļoti aktuālu informāciju, kaut ko tādu, kam vēl ir vērts pievērst uzmanību. Bet sports ir vislielākais atpazīstamības veicinātājs. Man ir jautājums, redzat, to Latvijas nākotni industriāla vai agrāra valsts, un kāpēc ļoti maz tiek runāts amatniecību? Es tad aicinu jūs arī runāt par amatniecību, bet industriāli vai agrāri es neliktu vainu. Es pirmkārt daudz teicu, ka es būtu daudz jautājis, noformulēju savu vīziju. Man ir savu domu, kādai Latvijai vajadzētu būt, un es runāju varbūt citādā intonācijā par to, kādu es vēlētos Latviju. Es gribu, lai Latvijā ir stipras ģimenes, kuras jūtas tik droši un ir dzīvo tik pārtikuši, ka tajās dzimst daudz bērnu, kuriem var nodot mūsu tradīcijas un arī valsts apziņu un arī lepnumu par Latviju. Tāda ir tā mana vīzija. Un šodien ir ļoti
teiksim, lauksaimniecībā ir ļoti arī daudz industriālu piegājienu, ir jāmāk. Man arī kaimiņos ir lielas saimniecības, arī daļai mēģina dzīvot laukos, un tur viens cilvēks apstrādā 800 hektārus, ja, bet tā vidi viņa neizskatās industriāli, viņa ir absolūti latviska, bet viņš brauc ar visiem traktoriem, kādi vien uz pasaules ir, ja. Tā kā, vai tas ir tas vai cits, ja, bet tur ganās tās gaļas govs, ja, un viss ir dabiski, tur bites ir, un viss ir tā. Es domāju, ka tā ir tā nākotne, ka mēs kaut kādā līdzsvarā paši vispirms esam un arī to saimniekošanu veidojam līdzsvarot, ja, lai nav tā, ka tad, ja industriāli, tad viss ir tikai priekš vienas ķīmijas un viena bita vairs nekustās. Es domāju, tā ir tā nākotne un arī mazo redzēt kā perspektīvo, mazo nenoniecināt, jo tas ir tas, kas glābs pasauli. Maza sēta, maza saimniecība, mazs veikals. Tad tas tā būtu nākotnes lieta. Ir kāds institūts, kas tieši šīs pašas lietas vērš uz mūsu sabiedrību? Nē, protams, ka nē. Es mēģinu daudz iet, redziet, tiekos ar skolām, ar jums, ar visu, ja. Mums vairāk varbūt vajadzētu vien, stāstīt pašiem sev šīs lietas, ja, bet es jau viņas neņemu no kaut kurienes, kā tikai no Latvijas publiskās telpas. Tā prasme ir sameklēt, atrast un izcelt. Latvijas institūts pats neveido nekādas ziņas, mums nav ne pētnieki, ne korespondenti, ne pārstāvi pasaulē, man ir 3 jauni cilvēki, kas visu dienu sēž internetā un skatās, kur kaut kas interesants notiek, un par to tūlīt taisa kaut kādu tādu interesantu krāsainu un garšīgu materiālu, ja. Kāpēc to nevar darīt Latvijas mēdī, kas stāsta Latvijas televīzija? Es domāju, ka sabiedriskie mēdī rādio sevišķi strādā ļoti, ļoti labi, ka tur ir ļoti sabiedriski, tāda, es teiktu, ētiski, morāli, garīgi, laba barība nāk no Latvijas sabiedriskā mēdī, vai kā mēs viņu kritizējam, vai cik mēs gribētu labāk un vairāk naudas. Es domāju, ka mēs netipiski Eiropā esam noturējuši savu sabiedrisko mēdīju. Tie ir tie avoti, kas var stāstīt Latvijas sabiedrībai šīs labās lietas. Piegādāsim viņiem to informāciju, to ziņu. Jā, tas ir jocīgi, ka ļoti daudz tādu mēs tos iepām, mēs paši nezinām. Ļoti labs piemērs bija, ka tas bija 4 gadu atpakaļ, ka pēkšņi YouTube bija ļoti skatīts un vietēji latvieši tādu nezināja, bija jāsnīmās kavēstā. Nu jau zinu. Tagad zinu, bet toreiz amerikāņi un austrālieši labāk zināt nekā paši vietēji. Jā, bet tā kādreiz mums piemīt tāda iezīme, ka tad, ja ārzemnieks pasaka, ka tas ir labs, tad mēs paši sakam, tiešām. Tā pašapziņa tā kā tur ir augstāk un pašiem, bet tā ir interesi, tāda zinātkārs lieta, viņš jau neslēpās, viņam noteikti bija kāda mājaslapa, ja jūs tur paskatītos, parakātos, gan jau jūs viņu arī būtu atradis, ja. Jāmeklē, jāizceļ un jāpalīdz iemirdzēties. Man tehnisks jautājums, vai viņa šo institūtu viņš tika dibināts brīvprātīgi, vai tas ir zem valsts kaut kādas struktūras? Jā, tad, kad 98. gadā, tā bija ļoti laba iniciatīva, kur sanāca kopā. Es domāju, ka tā ir viena no tām daudzajām lietām, kuras ar savu urtītu prasmi radīja Imants Ziedonis. Toreiz bija Zinātņu akadēmijas cilvēki Maija Kūle, Knēts, tas gēnu pētnieks arī, kas ir draugs, bija Ziedoni, un viņš tagad Saeimā. Grēns, Ziedonis, viņi šo domu izloloja, un tā bija Guntera Krasta valdība, kas deva zaļo gaismu un kaut kādu arī sēklas finansējumus. Atceros, toreiz bija, pēc tam es biju kultūras ministra 99. gadā, un Vairvīta Freiberga atnāca pie manis kā institūta direktora, mums bija interesanta saruna, bet toreiz bija drusku cita doma.
veidot Latvijas identitātes pētniecības institūciju un arī, kas viņu tā kā drusku popularizētu. Un tad, kurā gadā es nepateikšu, bet Jojāra Kalniņa laikā tāds kā nodibinājums, viņš tur pūlās kā klikstenātrēm, tad viņu pieslēdz kā valsts pārvaldes sistēmai un tā kļuva par aģentūru, vispirms neatkarīgu, kas arī nedeva nekādus augļus, jo, kad tu esi neatkarīgs, tev nav no kā prasīt, teiksim, budžeta finansējumu. Un tad viņi ielika ārlietu ministrijas paspārnē, kad es pārņēmu institūtu pirms 3 gadiem, tā bija aģentūra ārlietu ministrijas pāraudzībā, un tā kā aģentūra likums prasa pašiem pelnīt ļoti daudz pusi. Un mēs, protams, par informāciju, jo tu tiešā veidā nepelnīsi, tu var tikai atzinību dabūt. Tad mēs pārgājām uz valsts iestādes statusu, es esmu pati ierēdne, mēs esam budžeta iestāde, kas, kaut kādā ziņā, labi, tu esi budžeta iestāde, tāda stabilitāte tev ir, tev uz ielas neviens neizmetīs, bet no otras puses visur pasaulē šīs institūcijas, kas ir zīmolvedības institūcijas, viņas ir attālinātas no valdības, jo citādi tev var uzskatīt par propagandas ministriju. Un tas tā bišķi uz robežas ir, lai tu iegūtu uzticību. Tad tev vajag drusku tālāku statusu, nevis tieši valdības rupors, tu esi, mums viņi iznāk tā tieši valdības iestāde. Es pateikšu, ka manam jautājumam ir arī otra puse, man liekas, tik žēl, ka nav valdības iestāde, pat budžeta iestāde, kura tik intensīvi darbotos uz mūsu sabiedrību, jo diemžēl nākas šobrīd saskarties ar to, ka tie cilvēki, kas apkārt ir redzēt ārzemnieki, domā par Latviju ļoti labi, bet mēs Latvijā paši par Latviju domājam ļoti slikti. Un tas tādā ziņā, ka es saprotu, tas nav jūsu darbs un ir ļoti labi, kad mēs caur šo aspektu iepazīstam Latviju, bet man tā kā tas... Es saprotu, es pats par to daudz esmu domājis. Un arī ārlietu ministrs, viņš vada mums konsultīvo padomu, mums ir gudri cilvēki, tur ir akadēmiskās vidas cilvēki un mēdīju cilvēki. Viņi arī no mums sagaidītu, ka mēs vairāk pakustinām tādā priecīgā veidā Latvijas sabiedrību, bet cik mums ir spēki, tik mēs to darām. Bet es tomēr vēlreiz atgriežos pie tā, ka gan finansējums, gan pārvaldība eksistē. Un tas ir sabiedriskais mēdījis, kuram ir ļoti liela vara, ļoti liela ietekme kā kanālam, kas visās mājās ir vakaros klāt un ieslēgts. Ja? Tur ir jābūt arī tā informācijai, kas šos aspektus parāda. Taiskaitā, arī citai, arī kritiskai, arī visai, lai cilvēki var izvērtēt, paši spriest. Nav citu ceļu. Paldies, vismaz no savas puses. Paldies. Kā jūs panākat, kā jūs to oficiālu, tomēr valsts pārvaldījums esat, kā jūs tiekat labdarību? Ansi, es atvainojos, varbūt tās, ka mēs par finansēm tik dziļi neieslīgsim, jo valdība... Tas nav ar finansēm, kā jūs porēģināt ar cilvēkiem? Es ļoti īsi pateikšu, kad mums ir naudiņa, mēs pasūtam, un tad, kad arī ir, mēs to mēģinām darīt tā, cilvēki aizraujās un ļoti daudz mums ziedo savus darbu stundas, un tie ir labākie Latvijas dizaineri vai, piemēram, Tildi mums uzdāvināja oriģināls Latvijā radītus burtus, bet mēs, protams, to neprasām. Tad, ja cilvēki atsaucās, mēs to pateicību pieņemam, jo viņi arī savu vārdu parāda pasaulē. Bet visa atslēga ir patiešām šī motivācija cilvēkiem darīt patriotiskas lietas. Tas ir labi, bet arī partnerības attiecības un sadarbība ir tā, kas glābs Latviju, kā jau arī Dāvis teica pirmajā sadaļā. Paldies! This is a story about ordinary people brought together by an extraordinary tradition. Singing in Latvia carries an emotional imperative. It's part of everyday life. The choral tradition goes back centuries and was vital in developing a national identity. During tough times, songs about the sun or the wind carried a message of freedom and hope.
Nowhere else can these layers of history and emotion be heard as powerfully as here at the Latvian nationwide song and dance celebration. A collection of thousands of folk songs, the Dainas, passed down through generations, are the foundation of this phenomenon, this movement, this celebration, which brings together people from all walks of life. UNESCO has recognized the nationwide song and dance celebration as a masterpiece of the heritage of humanity. With roots in the past and eyes to the future, our voices reaffirm a love for our nation, our freedom, and our traditions. And so we come together to sing and to dance, time and time again.